Sveiki, man sauc Ernsts Krastīņš. Es pārstāvu Eiropas es- Lat- latviešu. Varbūt Kristīna sāc, to Justīna sāc, tev labāk sanāks. Sveicināti! Mani sauc Justīna Kreisliņa, un esat laipni aicināti uz projekta e-vēliet pirmo tiešsaistes sarunu par balsošanu diasporā. Mēs esam šeit kopā savākuši vairākus ekspertus, kas būs gatavi atbildēt jums visdažādākos jautājumus saistībā ar to, kā balsot diasporā, kur balsot diasporā un tā tālāk un tā tālāk. Mums šodien pievienojušies ir no visdažādākām Latvijas un varbūt arī Eiropas malām Jānis Krastīņš no Eiropas parlamenta biroja Latvijā, Kristīna Saulīte no Centrālās vēlēšana komisijas un Gatis Pāvils, kas pārstāv vai drīkst teikt, jūs pārstāvat Europeans Throughout the World, ja drīzāk SLV? Es tā kā pārstāvētu mana balss un caur to arī ITTV, bet viņa mūsu partneri projektā. Paldies par skaidrojumu. Liels paldies. Un ar šo es vēlētos dot atpakaļ vārdu Andrim, un lai viņš ievada sarunu pareizās sliedēs par punkts pa punktam, kā mums ir lemts šo tuvāko stundu runāties. Paldies, Justīna. Atvainojos par mani apmulsumu, par visām šīm tehniskām likstām, kas mums bija. Varbūt mēs pavisam īsi varam sākt ar Jānu Krastīņu, kurš pastāstīs par pašu Eiropas parlamentu un kāpēc vēlētājiem ārzemēs, latviešiem ārzemēs būtu ļoti svarīgi piedalīties šajās vēlēšanās. Jo, teiksim, ikdienā mēs diaspori, jeb svešumā dzīvojušie latvieši, sevišķi Eiropā dzīvojušie latvieši, saskaramies tieši ar šiem Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības jautājumiem. Un tāpēc mums ir svarīgi, bet varbūt Jānis var papildināt to arī ar praktiskākām lietām. Jā, paldies par uzaicinājumu uz šo sarunu. Eiropas parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas Savienības iestāde. Tas nozīmē, ka tas ir visvienkāršākais un tiešākais veids, kā cilvēki, jebkurš Eiropas Savienības pilsonis, kurš var piedalīties vēlēšanās, var pielikt savu roku un ar savu balsi ietekmēt to, kādus lēmumus pieņems Eiropas Savienība nākamajos 5 gados. Eiropas parlaments, jā, līdzīgi kā Nacionālo valstu parlamentu, tā pamatlieta, ko tas dara, ir pieņem likumus. Latvijas Saeima pieņem Latvijā spēkā esošs likums, Eiropas parlaments pieņem, droši vien būs dzirdēts par tādām lietām kā regulas un direktīvas, kas ir tā kā Eiropas likumi, kas tad tieši vai pēc tam caur iestrādāšanu valstu likumos darbojas visā Eiropas Savienībā. Skaitļi ir dažādi, bet tas ir skaidrs, ka ir diezgan liels īpatsvars diezgan lielu īpatsvaru nacionālās likumdošanas ietekmē tie lēmumi, kurus pieņem Eiropas parlaments. Latvijas gadījumā bieži tiek minēts skaitlis, ka pat 80% no Latvijas likumiem tā vai citādi ir balstīti Eiropas Savienības un līdz ar to arī Eiropas parlamenta lēmumos. Kā tas strādā? Eiropas komisija, kas ir cita Eiropas Savienības iestāde, nāk klajā ar priekšlikumu likumdošanas, piemēram, tas tāds diezgan bieži minēts un tāpēc ne ļoti oriģināls piemērs, bet par vienoto lādētāju mobilajām ierīcēm, piemēram. Un tad nosūta to priekšlikumu Eiropas parlamentam, kurā ir tie cilvēki ievēlētie deputāti, pašlaik 705. Nākamajā sasaukumā, kuru mēs ievēlēsim no 6. līdz 9. jūnijam, tie būs 720 deputāti. Nosūta Eiropas parlamentam un tajā pašā laikā arī iestādēji, institūcijai, ko sauc par Eiropas Savienības padomi. Tie savukārt ir valdību pārstāvji, ministri.
Un tad katra no šīm iestādēm strādā ar to likumu. Eiropas parlamentā deputāti komitejās vispirms balso, vienojas par savas komitejas nostājumu, pēc tam plenārsēdē balsojot, nobalso par to parlamenta izpratnē gala versiju tam vai citam likumam. Un pēc tam sarunās ar Eiropas Savienības padomi, ar dalību valstu pārstāvjiem, ministriem vienojas par to galīgo redakciju, kas tad arī top par likumu. Un tā, es domāju, ir galvenā atbilde uz jautājumu, kāpēc būtu jāpiedalās vēlēšanās, tāpēc, ka tas diezgan tiešā veidā ietekmē jebkura eiropieša dzīvi, vienalga, vai tas būtu Latvijā, Luksemburgā vai Spānijā. Es minēju mobīlo ierīču lādētājus, bet tas spektrs, kurā Eiropas parlaments pieņem lēmumus, ir ļoti, ļoti plašs, sākot ar budžetu, kas varbūt ir grūtāk ikdienā vai uztverams un kā tāda bilde acu priekšā noliekama, bet kas ietekmē pēc tam ļoti daudz un dažādas sfēras, līdz tiešām pavisam praktiskām lietām. Kaut vai pavisam nesens piemērs bija par ātriem maksājumiem eiro valūtā starp Eiropas Savienības bankām. Ja tagad es vēl šodien pat, man liekas, sociālajos tīklos lasīju, ka no Latvijas vienas bankas uz otru 2 dienas, piemēram, bija gājis pārskaitījums, tāpēc, ka ir brīvdienas un netiek uzreiz izpildīti maksājumi. Tad tagad ir pieņemts likums, kas tuvāko pāris gadu Eiropas Savienības mērogā ir pieņemts likums, kas tuvāko pāris gadu laikā liks nodrošināt visus maksājumus maksimums 10 sekundžu laikā starp jebkurām 2 Eiropas Savienības valstīs bāzētām bankām, neatkarīgi no tā, vai tā ir brīvdiena vai 2 naktī. Un tas nedrīkstēs būt dārgāk par to, cik maksā parastie, tā teikt, maksājumi, par kuriem mēs pašlaik atkarībā no bankas kaut kādu zinām komisijas naudu reizēm maksājam. No Latvijas tiks ievēlēti 9 deputāti nākamajās vēlēšanās. Šajā sasaukumā ir 8, nākamajā tie būs 9. Varētu likties, ka 9 no 720, vai maz tur ir vērts iespringt un iet balsot, jo viņi jau tāpat iepratīm, Vācijas, ja nemaldos, 98, 99 deputātiem nekāda svara viņiem nav. Bet tāpēc ir būtiski saprast, ka Eiropas parlamentā ievēlētie deputāti, viņi neveido valstu blokus. Tas ir uzskatāmi redzams, ja mēs paturam prātā, ka, piemēram, šajā sasaukumā no Latvijas bija ievēlēti deputāti, teiksim, Sandra Kalniete un Tatjana Ždanoka. Protams, ka viņām katrai ir pilnīgi citas intereses un tas, ko viņas uzskata par labu un pareizu, bet un bieži vien deputātiem tiek pārmest, ka viņi neaizstāv tā kā Latvijas intereses, bet ir jāpatur prātā, ka deputātu ievēl vēlētāji, līdzīgi kā Saeimā vēlētāji ievēl no Latvijas partijām deputātus, un deputāti pārstāv savu vēlētāju intereses, un tā kā vēlētāji ir ļoti dažādi, visā Eiropā tad ir ievēlētie deputāti, protams, ir ļoti dažādi. Un deputāti veido nevis valstu grupas parlamentā, bet līdzīgi kā Latvijas parlamentā Saeimā partiju frakcijas, tā Eiropas parlamentā ir politiskās grupas, kas ir attiecīgu partiju deputāti no daudzām valstīm, kas apvienojas, balstoties kopīgās vērtībās un interesēs, nevis tāpēc, ka viņi pārstāv vienu vai citu valsti. Un šajā mehānismā arī mazas valsts deputātam ir lielākas iespējas ietekmēt savas politiskās grupas to nostāju un viedokli, un līdz ar to arī to, kāds būs grupas balsojums.
Un Latvijas deputāti ir pietiekami daudz būtiskiem, kā mēs žargonā sakām, failiem, jeb likuma projektiem strādājuši iepriekš, un tas, ka deputāts ir no mazas valsts, nenozīmē, ka viņam nekādi svarīgi pienākumi netiek uzticēti. Nu, pavisam uzskatāms piemērs ir, piemēram, pašreizējā izskanošā, aizejošā, tā teikt, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola, kura vispār nāk no vismazākās Eiropas Savienības dalību valsts, bet jā, viņa ir parlamenta priekšsēdētāja. Un Eiropas parlaments ir viens no nedaudzajiem pasaules parlamentiem, kas pirms vēlēšanām īsteno arī pats savu vēlēšanu kampaņu. Mūsu gadījumā tas uzdevums ir nevis panākt, lai cilvēks nobalso par to vai citu partiju, bet lai cilvēki vispār piedalītos vēlēšanās. Un tas šoreiz mūsu parlamenta izvēlētais sauklis ir balso, neļauj citiem lemt tavā vietā. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc piedalīties vēlēšanās, jo jebkurā gadījumā, ja jūs balsojat par Latvijas deputātiem, bet ja jūs dzīvojat, iespējams, ka kādi no skatītājiem balso arī par, viņi piedalās kā attiecīgās valsts iedzīvotāji, un līdz ar to balso par citas valsts kandidātiem, bet jebkurā gadījumā, kā piemēru izmantojot no Latvijas, jebkurā gadījumā tiks ievēlēti 9 deputāti, un neaizejot uz vēlēšanām, jūs vienkārši šo savu izvēli atstājiet citiem, un ļoti iespējams, ka cilvēkiem, kuriem jūs ne tikai politiskus lēmumus, bet, es nezinu, produktu izvēli lielveikalā neuzticētu, un tāpēc iet un balsot vēlēšanās, tas ir vienkāršākais veids, kā nodrošināt to, ka tie cilvēki, kas tiek ievēlēti, vienalga, cik viņi patīkami vai nepatīkami subjektīvi liktos, tas noteikti labāks variants nekā atdot šo izvēli pavisam citiem cilvēkiem, kas tiešām neobligāti ir jūsu draugi un ģimene, kas izvēlēsies, bet jebkurš cits Eiropas Savienības pilsonis. Tas īsumā būtu par to, kāpēc būtu svarīgi piedalīties. Liels paldies! No sevis es piebildīšu, ka mums ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem ir iespēja balsot gan par Latvijas sarakstu, gan arī mītnes valstī. Un, ja mēs pastamies mītnes valstīs, varbūt šie deputāti ir vairāk, bet viņu iedzīvotāju skaits, ko viņi pārstāv, arī ir parasti daudz lielāks. Kas nozīmē, ka Latvijā balsojot, tas jūsu balss svars ir lielāks nekā te pašā Vācijā, jo tur tā primitīva rēķinot nebūs viens deputāts uz 200,000 vēlētāju, bet krietni lielāks tas skaitlis. Un ar šo varbūt tad kad mēs pateicām, kāpēc tas ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, dosim vārdu Kristīnai, kur pateiks, kā mums pareizi novēlēt, ja mēs izvēlamies vēlēt Latvijā, kāds ir iespējas par balsošanu pa pastu, balsošanu iecirkņos, un varbūt tas pirmais bloks un otrais bloks būtu par citām vēlēšanu līdzdalībām, kā novērošana, kā piedalīšanās vēlēšanu komisijās, kādas ir iespējas un vai tur vēl ir, kas šobrīd būtu jādara, vai tas jau ir viss sen nokavēts. Tad vārds Kristīnai. Paldies, Jāni, Brotliels. Paldies! Labdien visapkārt! Es varbūt iesākšu ar otro jautājumu pusi, proti nav nekas nokavēts, bet viss jau ir izveidots. Tā kā vēlēšanas ir ļoti nopietnas pasākums jebkurā zemē, un līdz ar to arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, protams, nav izņēmums, un likumos ir kārtīgi atrunāts un visos normatīvajos aktos, kādās dienās, kādā laika posmā, kam ir jābūt izdarītam. Tad, proti, kad ir gandrīz jau, teiksim, mēnesis pirms vēlēšanām, tad vēlēšanu komisijas un iecirkņi izveidoti,
Arī visi darbinieki ir atlasīti. Šī gadījumā jau Latvijā tagad tiek piegādāti visi informācijas, visi nepieciešamie materiāli. Un ārvalstīs šie materiāli jau ir sapakoti, jau ir nogādāti. Mēs esam saņēmuši lielākoties ziņas, ka balsošanas materiāli ir saņemti. Tā kā, ja kāds vēlētos šobrīd iesaistīties, tad diemžēl ir par vēlu jau. Tā kā citreiz es aicinātu varbūt būt mazliet ātrākam kādam, ja ir vēlme. Atsaucoties uz pašu pirmo, tad kā par balsošanas iespējām. Kā jau jūs minējāt, tad ir divas iespējas. Viens ir klātienē, un otrā ir pa pastu. Šogad ārvalstīs, vai uz šīm vēlēšanām, pareizāk sakot, ir 50 ārvalstu iecirkņi. 38 no tiem ir vēstniecībās, un 12 no tiem ir, kā varētu teikt, pašveidotie diasporas iecirkņi. Tie ir dažādās valstīs, un ar visu šo informāciju tieši kur, kā var atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Lai būtu vieglāk atrast informāciju arī, tad tieši aizejot uz Centrālo vēlēšanas komisijas mājaslapu, sadale, kur jāskatās, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas 2024. Tur ir gan apraksts par pašiem procesiem, gan arī par partijām, gan par kandidātiem, kuri kandidē, gan par partiju programmām. Tā kā es aicinu visus kārtīgi ar to jau laicīgi iepazīties. Par balsošanu, kā es minēju, tad ir gan klātienē iespēja, neatkarīgi no tā, kurā valstī vēlētājs var izvēlēties sev, teiksim, kāds, es nezinu, Briselē dzīvojošs ierēdnis, varbūt tādā laikā būs Latvijā. Vēlētāji arī šajās, kas ir šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, nav piesaistīti nevienam iecirknim vai nevienai vietai. Tā kā šeit tiks lietots vēlētāju reģistrs, kurā tiks pārbaudīts, vai vēlētājs pirmkārt ir tiesīgs balsot, otrkārt, vai ir jau varbūt nobalsojis kaut kur citur. Tā kā varēs vēlēt, protams, tikai vienu reizi. Otrā lieta, pie kā mēs tiešām esam, gan mēs kā iestāde, gan arī Saeima tāpat piestrādājuši pie pasta balsošanas atvieglināšanas, proti pie visa procesa. Tie, kas ārvalstīs balsoja pa pastu uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām 22. gadā, atcerās varbūt šo procesu kā diezgan piņķerīgu, kaut gan arī tur arī bija atvieglinājumi dažādi. Tad šī sakarībā, kas attiecās uz pastu, vairs nav jāpiesakās vēstniecībai, nav jāraksta vēstule, lai saņemtu savus balsošanas materiālus. Šis ir daudz vienkāršāk. Šī gadījumā var pieteikties portālā latvija.lv. Šeit ir atsevišķa sadale, kur vēlētājs reģistrējas, iet ar savu ID karti vai Smart ID, vai arī banku. Un šī gadījumā tad izvēlās sev piemērotāko, sev vēlamāko sarakstu. Izdrukā tikai to, nav jādrukā visi saraksti. Klāt arī tāpat šeit ir pievienota instrukcija, kā tieši visa balsošana, viss process, ieskaitot, kas ir jādara, kādas aploksnes ir vajadzīgs, kur ir jāsūtā aploksne arī. Tad arī ir pievienota forma, kas vēlētājiem ir jāapstiprina, kā vēlētājs brīvi pats ir nobalsojis. Tātad šie dokumenti ir jāizdrukā, un tādā tālāk jāievieto mazākā aploksnē, un tad lielākā, un jāsūta uz Rīgu, jo ir tikai viens pasta iecirknis, proti Smilšu ielā 4. Tā kā es tiešām aicinu visus izmantot savu, es teiktu, pilsoņa pienākumu, izpildīt un tiešām nobalsot, vai tas ir klātienē, vai arī pa pastu.
Ja drīkst pajautāt, vai tur ir svarīgs šis pasta zīmoga datums vai tas datums, kad saņems šo vēstuli Latvijā fiziski, kurš būs tas galvenais? Ir svarīgs, kad saņem šo vēstuli. Līdz ar to, kā mēs arī iepriekš ziņojām, tad pasta balsošana jau ir sākusies, vai iespēja balsot pa pastu. Nevienam lūdzu nevilcināties, jo visas programmas, visi kandidāti ir zināmi. Viss ir pieejams, jau bija pieejams jau gada sākumā, pēc iespējas ātrāk veikt savu izvēli, jo pasta balsošana ir atvērta sākot no 4. maija, kas bija valsts neatkarības atjaunošanas dienā, līdz 31. maijam. Zinot, ka pasta sūtījumi nevienmēr šīs dienās nāk tik ātri, tad tiešām atkal aicinu nekavējoties, lūdzu to savu izvēli veikt jau tagad. Jo tad, ja pasts tiks saņemts jau pēc vēlēšanām, tas vairs netiks skaitīts klāt pie balsīm. Par vēlēšanu iecirkņiem un balsošanu klātienē. Iecirknis strādās tikai šajās noteiktajās vēlēšanu dienās, jeb arī pirms tam, un ir iespēja nodot savu balsi glabāšanai viņiem, vai tikai konkrētajā šajās dienās. Jā, Eiropas parlamenta vēlēšanās atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, man liekas, tas vairāk visiem droši vien ir prātā, ka ir iepriekšējā balsošana. Nav jādod balsu glabāšanā, bet ir iepriekšējā balsošana. Tā gan attiecās tikai uz iecirkņiem Latvijā. Tā kā ir, kā likumā tas ir rakstīts, ar iepriekšējā balsošanu uz ārvalstīm neatiecās. Ārvalstīs ir tiešām šis te viens datums, 8. jūnijas, no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Un vietējais laiks domājams mītnes zemes laiks, nevis Latvijas laiks. Ja kāds pirms šī 8. jūnija dodas uz Latviju, vai viņš var aiziet uz vēlēšanu iecirkni Latvijā un nobalsot tur? Ja iekrītā vēlēšana nedēļā, jo Latvijā, kā es minēju, tad ir iespēja balsot iepriekš vēlēšana nedēļā, pavisam noteikti to var darīt. Kā es minēju pašā sākumā, tad vēlētāji nav piesaistīti pie neviena specifiska iecirkņa. Tā kā, ja kāds, teiksim, kaut vai tādā pirmdienā atlido uz Latviju, tad ir noteikti iespēja, mēs pat ieteikt, lai nav rindās jāstāv. Tad noteikti var balsot agrāk. Jā, bet tas būs tikai no 1. līdz 7. jūnijam, ja? Jā, noteiktos laikos, tā ir pirmdiena, ceturtdiena, piekdiena, dažādi laiki, tā lai cilvēkiem, tas ir atkarīgs no viņu dienas ritējuma, kādi tie ir, var sev atrast piemēroto vietu un piemēroto laiku, kādu nobalsot. Liels paldies! Skatos, Justīnai ir jautājums. Jā, liels paldies! Man ir jautājums par pasta balsošanu. Es spekulatīvi iedomājos, ka varētu būt situācija, kur es kā ārvalstī dzīvojošs latvietis kaut kādu iemeslu dēļ nebūšu vēlēšana dienā iecirkņu tuvumā. Es arī nevarēšu savu balsi nodot pirms vēlēšana dienas. Bet es saprotu, ka es, piemēram, varētu būt tuvākā mēneša laikā Latvijā. Vai man ir iespējams, kā ārvalstīs dzīvošam latvietim, no Latvijas nosūtīt savu balsi pa pastu? Pagaid, ārvalstīs dzīvojoši no Latvijas. Es īsti nesaprotu, Justīna, piedošanu. Ja ārvalstīs dzīvojoši no Latvijas. Pasta balsošana pati pa sevi, tam ir jāatnāk pa pastu no ārvalstīm Latvijā. Ja, teiksim, persona šobrīd, ja mēs runājam par ārvalstīm un persona zina, ka tādā laikā nebūs, teiksim, šī vēlēšana dienā nebūs iespēja doties uz iecirkni 8. datumā, tad, kā jau es minēju, balsot pa pastu var jau tagad, jau šodien. Tā kā tur nav nekādu atrunu, var ielūgoties jebkurā laikā portālā latvija.lv un sev izdrukāt visus šos te dokumentus un sūtīt jau tagad. Es noteikti neieteiktu gaidīt līdz mēneša beigām. Vai tas atbildēja uz jautājumu?
Jā, paldies. Tad ja es to pareizi saprotu, tas nozīmē, ka ja man ir viena pastmarka, ja man Latvijas pastmarka jums pienāk ar pasta balsojumu, tad jūs to nepieņemsiet, vai ne? Bet ja ir Nē. ārvalsts pastmarka, tad pieņem. Nē, nu, tā ir vairāk kā tikai pastmarka. Tur arī tiek apzīmogots. Tur ir veids, kā var pateikt, vai ir atnācis pasts no ārvalstīm vai nē. Teiksim, no Lietuvas. To pašu arī var, var veikt. Jā, es īsti varbūt nesaprotu jautājumu, piedošana, bet jā, tā lieta ir, ja tu esi ārvalstīs, tad ir iespēja būt gan klātienē balsot, gan pa pastu. Protams, pasta sūtījums, kā varbūt mēs tik daudz nesūtām šīs dienās, bet mēs nelīmējam tikai pastmarkas. Tur arī tiek zīmogi uzlikt virsū, kur ir datums. Tā kā un tā vieta, no kurienes tiek izsūtīts. Tā kā pēc tā ļoti labi var redzēt, ja persona šī laikā atrodas Latvijā. Nu, tad es nezinu, kāpēc persona šī laikā sūtītu kaut ko. Varbūt vienkārši izdrukā visus papīrus, aizbrauc pāri pa robežu un tad nosūta. Bet laika ziņā, nu, manuprāt, ir diezgan, un visa informācija ir pieejama, lai veiktu savu pienākumu jau tagad. Liels paldies! Par pastu balsošanu. Tad jāielogojas latvija.lv, Jā. un tur būs arī instrukcijas par šo balsošanu, cik konvertos, kas jāliek un kur jāsūta adreses un līdzīgi. Jā, tur ir pievienot gan instrukcija, kādā veidā šo darīt. Nevajag baidīties no vārda instrukcija. Tas nav nekas sarežģīts. Tas ir ļoti vienkārši uzrakstīts pa solīšiem, kas tieši ir jāveic vēlētājam. Ir jāizdrukā proti arī šis te savu vēlamais saraksts. Arī dabai šoreiz daudz draudzīgāk, jo ir 16 partijas, tā kā ir tikai jāizdrukā viens dokuments. Un arī apliecinājums, ka es esmu un es pats brīvi balsoju. Tā kā viss nepieciešamais, lai veiktu šo te darbību, ir ielūgojoties šī portālā. Lieki teikt, ka ielūgojoties portālā ir nepieciešama sava identifikācijas karte, jo pretējā gadījumā, nu, kā mēs varam identificēties. Tā kā šeit ir šī ir lieta, kas ir nepieciešama, par kuru jau mēs daudzus gadus runājam ar visiem ārzemlatviešiem. Jā. Ja mēs vēlamies balsot klātienē vienā no šiem 50 iecirkņiem, kas ir ārvalstīs, tad mēs varam balsot tikai 8. jūnijā un uzzināt, kur ir tuvākais iecirknis, var CVK mājaslapā, Jā, kā Centrālā vēlēšana komisijas mājaslapā ir pilnīga informācija, kā es minēju, gan par pašiem procesiem, gan par vietām. Tur ir adreses, viss nepieciešamais tur ir. Ja nu gadījumā vēl ir kaut kāds papildus jautājums, noteikti mums var rakstīt, vai arī tā kā daudz cilvēku dara, vienkārši zvana man, lai atrūtu kādu ziņu. Jā. Tā kā jūs esat diasporas pārstāve arī savā ziņā, tad mēs noteikti izmantosim to iespēju arī noteikti, ja būs mums vēl kādi papildus jautājumi. Paldies! Liels paldies, Kristīne, jums! Paldies jums! Un nākošais Gatis Pāvils pastāstīs par vienu projektu, kurā Ella arī līdzdarbojas, kā viena no sadarbības partneriem organizācijai Europeans Through the World, kas ir tāda jūrmatu organizācija diasporas organizācijām Eiropas Savienībā, kura sadarbībā ar Latvijas, ar ELU, ar Zviedrijas diasporas organizāciju un citām veids tādu aptauju par aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd būtu jālem Eiropas parlamenta vēlēšanās kontekstā un Eiropas parlamentam būtu jāņem vērā. Varbūt tad vārds Gatim. Labdien! Es tūlītās pamēģināšu padalīties ar prezentāciju, bet tā, laikam viss notiekas, ja? Tā, liekam viņu uz ekrāna. Tā, un viņa rādās kā pilna prezentācija, bet nejauši esmu atvērs nepilno. Pilna ir, ja? Ok.
Tā, ejam tad uz priekšu. Tātad, jā, es tiešām pārstāvu šo projektu, jāatzīst, es pats gan neesmu ārvalstu latviečs, neesmu ITTV šīs organizācijas pārstāvs oficiālais, bet es esmu mana balss, viens no kolēģiem. Un mums šis ir startautisks projekts, kurā mēs iesaistām arī ITTV, kurā, jāsaka, šobrīd diezgan lielu lomu spēlē latvieši. Tad šis ir stāsts par mobiliem pilsoņiem un viņu balsošanu. Es saklausīju, ka tā varētu būt arī šeit esoša auditorija, kurai tas ir nozīmīgi. Tātad šīs 4 organizācijas pieteica šo projektu, bet es tad īsti pastāstīšu, par ko tas ir un kāpēc. Tātad ir mobilie pilsoņi, tie ir šie cilvēki, kur dzīvo ārpus savas dzimtās valsts ilgstoši, un jāsaka, Eiropa jau, Eiropas Savienība kā projekts attīstās veiksmīgi kopumā, un arī Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi pierod pie tā, ka viņi mierīgi var dzīvot ārpus savas dzimtās valsts, strādāt un diezgan ērti justies, jo tā telpa ir diezgan tāda brīva šādā ziņā, un rezultātā aizvien augstāks procents Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo ārpus savām mītnes valstīm, un tam ir arī savas sekas. Tātad šiem cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus savas valsts, ir mazāk politisku tiesību, viņi saskaras ar nevajadzīgu birokrātiju, ir zināms ierobežojums brīvām tādām pārvietošanās tiesībām. Tādā juridiskā izpratnē ir arī barjeras izglītībai, jo īpaši dzimtajā valodā un jo īpaši saistībā ar akadēmiskiem grādiem. Tātad ir problēmas, un mums tā kā gribētos to risināt, un tas ir šī projekta ietvaros. Tātad izpēte ir noslēgusies, digitālais rīks ir palaists, es par viņu nedaudz pateikšu. Šobrīd notiek analīze par balsojumiem, bet joprojām balsojumi ne tikai tiek pieņemti, bet viņi pat ir ļoti vēlami. Un balstoties uz balsojuma rezultātu, mēs bet mēs reāli strādājam ar lobēšanas darbu, tā skaitā arī mūsu pašu Latvijas Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem. Un tad atgriežamies pie izpētes. Tātad bija plašs darbs pagājušā gada pirmajā pusē, apzinot visu to problēmu klāstu, ar kuru saskaras mobilie pilsoņi, kas dzīvo ārpus savas valsts. Un ap 40 izaicinājumi bija tādi, ka viņi ir diezgan sāpīgi. Un, ja godīgi, lielākā daļa no šiem izaicinājumiem bija pat vienkārši risināmi. Un mēs visus neņēmām, paņēmām 14 no šiem izaicinājumiem, pārveidojām tos pa jautājumiem un nopublicējām portāliņā, jo mana balss ir IT, digitālās demokrātijas tāda iniciatīva, un mums ir portāliņš opentovote.eu. Droši variet iet kaut kā uzreiz jau tagad. Tur ir tāda diezgan vienkārša reģistrācija, kas mums priekš projekta ir vajadzīga. Un šī ir tāda agrāka mājaslapa, kur mēs sākotnēji veidojām priekš Saeimas likuma projektiem, lai publika varētu par viņiem diskutēt pirms viņi nonāk uz balsojumu. Bet jāsaka, ka lielu atsaucību tik nelielā valstī kā Latvija tas neradīja, un nevienam cilvēkam nav baigi daudz laika sakot līdz tam, kas notiek Saeimā, izņemot gadījumus, ja viņš pats ar to profesionāli arī strādā. Tā kā mēs pārprofilējam šo lapu, mēs viņu liekam priekš mūsu Ukraiņu partneriem un tagad arī šo Eiropas procesu. Un šeit ir šādi 14 jautājumi, te parādīts paraugam viens. Teiksim, šis ir stāsts par pārobežu attālināto strādāšanu, kurā, ja godīgi, brīžiem ir tāda birokrātijas murgi, ka neviens neko nevar saprast, kam kā nodoklis maksāt, kur kas aiziet uz sociālām iemaksām un līdzīgi. Un šo jautājumu Eiropas Savienības ietvaros ļoti labi var risināt. Un tātad šis ir viens no tiem 14 jautājumiem. Un pēc balsošanas, protams, var redzēt, kas tur īsti sanāk. Ir arī balsojumi, kur vairāk ir tā kā pret. Un īsumā, kas notiks ar savāktajām balsīm, tātad tas ir pamats pārmaiņām. Tas, protams, būs ilgāks process nekā šis projekts, bet pašlaik mēs esam uzsākuši sarunas ar te ir tāds ļoti atvērts cipars nosaucts, bet pār par 130 cilvēkiem, kas ir lēmumu pieņēmēji dažādās gan Eiropas Savienības dalību valstīs, gan arī Eiropas centrālajās iestādēs. Un nevienmēr šis dialogs ir vienkāršs, jo, protams, tuvojas arī vēlēšanas, cilvēki aizņemts, katrs skrien ar savām lietām, bet interese par šo procesu ir. Tā kā tas ir īsts stāsts par šo projektiņu, bet man ir liels lūgums. Šeit ir iespēja pabalsot ne tikai par šīm te attālināto strādāšanu, izglītību, braukšanas tiesībām un līdzīgi, bet arī stāsts par politisko pārstāvniecību. Tātad, ja Latvijas pilsonis ir nokļuvis un dzīvo Vācijā,
Šis ir stāsts arī par viņa līdzdalību gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, gan arī, pieņemsim, Vācijas vēlēšanās. Tā kā paskatieties šos jautājumus, iespējams, ka vajadzētu šos jautājumus ietekmēt kaut kā ar savu balsojumu, jo tas ir stāsts arī par Eiropas Savienības nākotni, jo šādu mobilo cilvēku kļūs aizvien vairāk. Tas īsumā mans stāstiņš, tūlīt pastiešos, nu jā, tas ir cits jautājums. Tā kā tā, īsumā šāds stāsts balsošana turpināsies, faktiski šie jautājumi paliks tieši saistē, tā kā varēs arī turpmāk balsot. Es varbūt palikšu atpakaļ uz to mājaslapas saiti, un ja ir kādi jautājumi, tad sakiet. Ja nē, tad citādi esmu pateicis savu. Paldies! Varbūt par jautājumiem un rezultātiem ir kaut kādi rezultāti, kas jums pārsteidz un ko jūs tieši gribētu virzīt kā lobbyismu tādu aktuālāko jautājumu no diasporas puses, ko jūs esat izgaismojuši šajā aptaujā? Jā, ir pietiekami interesants lietiņas. Viena, piemēram, ir jautājums par to, vai visā Eiropā vajadzētu ļaut no 16 gadu vecuma balsot. Jo ir daļa Eiropas Savienības valstu, kur tā var darīt, un ir daļa, lielākā daļa, kurā tas nav. Un mūs pārsteidza atbildes, tā kā diezgan liela daļa, ka nē. Tas jautājums tiešām ir diskutabls, bet tie neteicēji lielākoties ir jauni cilvēki. Tie tiešām šie paši jaunieši. Jo balsot šajā portālā gan var no 16 gadu vecuma, līdz ar to tieši šie. Un mums bija arī vizīte Briseles latviešu klasītēs, kurās arī parunājāmies, un jaunieši atzīst, ka viņi nejūtas gatavi. Bet mums uz to ir loģiski atbilde, ka, ja godīgi, kad cilvēki kļūst pieaugušāki, vecāki, viņam lielākoties arī nepaliek diži gatavāk. Tas bija viens. Otrs, protams, diezgan karsta tēma ir šis dubultais militārais dienests. Cilvēki, kuriem ir 2 Eiropas Savienības valstu pilsonības, šobrīd viņiem ir jādienē, ja būtu jādienē, ir valsts, kurās ir obligātais dienests, var sanākt, ka viņiem ir abās valstīs jādienē, un īsti, manā skatījumā tas īsti forši nav, jo tie jaunības gadi ir tik, cik viņi ir, un iespējams, ka vajadzētu panākt, ka ir viena valsts kā tā, kurā jādiena. Un tad, protams, šie jautājumi par attālināto balsošanu Eiropas parlamenta vēlēšanās, un, ja godīgi, arī tīri tādi vienkāršie, teiksim, ID karte Eiropas pilsoņi. Ja tev izdod Latvijas ID karti, lai viņi vienlaikus kalpo kā Eiropas līmeņa ID karti, uz kuras pamat var dot, teiksim, evak apdrošināšanas, lai nav ikreiz jākrāmē seviņām vai ar vienkāršāku autovadītāju tiesību apmaiņu. Tā kā šie ir tādi jautājumi, kur viena daļa ir diezgan vienkārši kārtojama. Tādi īsi komentāri no manis, bet paskatieties paši šos jautājumus, varbūt jums arī radīsies jūsu komentāri. Es aicinu visus, kuri vēl nav izdarījuši veikt šo aptauju, varbūt var parādīt vēl vienreiz linku, vai mēs viņu nopublicēsim arī Facebookā. Jo jautājumi tiešām ir interesanti, viņi liek padomāt cilvēkiem. Un es ceru, ka izdosies arī šis lobbyisma pūles un mūsu viedoklis, diasporas viedoklis tiks ņemts vērā. Lielas paldies! Mēs redzam, ka čatā ir viens jautājums no Facebooka. Ilze Dubra jautā, vai ceļotājs no Latvijas var nobalsot jebkurā no klātienes iecirkņiem? Es redzu, ka Kristīna vēl nav atslēgusies. Mums varbūt viņa var atbildēt uz šo. Kamēr Kristīne es skatos, kaut kādas darbības notika, bet tagad apstājušās. Kas vēl no šī projekta jums likās svarīgs? Ir tā, šī projekta ietvaros mēs, protams, centāmies sasniegt visas ekspatu kopienas, ne jau tikai latviešu. Jāatzīst, ka projekta vadībā tie aktīvie cilvēki kaut kā vairumā izrādījāmies latvieši arī no ITTV puses, un tad tas pārsvars ir sanācis lielāks uz latviešu pusi, bet mana kopējā pašam šobrīd dzīvojot Latvijā, tās sajūta par ekspatu kopienām ārpus Latvijas, ne tikai latviešiem, bet jebkurām citām,
ir tā, ka Covid laiks ir smagi ietekmējis arī šo jomu, un cilvēki ir notikusi kaut kas tāds, ko varētu nosaukt atomizācija, ka katrs ir pa sevi palicis. Jo ir aizvien grūtāk sanākt kopā, kaut vai virtuāli. Mums bija gan ar rumāņiem pārunas, gan ar zviedriem, un tie procesi visur ir līdzīgi, ka ļoti grūti sadabūt tagad kopā cilvēkus, lai panāktu, ka viņi saka vienot kaut kādu savu viedokli vai vismaz par viņu diskutē. Tā ir nepatīkama tendence, jo sabiedrības atomizācija nekad pie laba nenovada. Tas tāds momentiņš, ko es gribētu uzsvērt, par ko ir vērts padomāt visiem. Jā, tā kā Kristīne neatbild, es mēģināšu pats atbildēt, jo balstoties uz to, ko Kristīne iepriekš jau teica, kad ir iespēja nobalsot arī Latvijā, esot Latvijā, arī citās dienās, ja saprotu, vēlēšana iecirkņi strādās nedēļu pirms tam, bet tur jāskatās konkrēti, kad kurš vēlēšanas iecirknis strādā, no cikiem līdz cikiem, jo tas nebūs, cik saprotu, pilns dienas iespēja. Atbildot uz Ilzas Durbas jautājumu. Vai ir vēl kādam kādi jautājumi, varbūt kāds citam gribat pajautāt vai par Eiropas parlamentu, kā jums veicās ar lobēšanu, vai šeit ir arī Jānis Krastīņš, varbūt viņu var palobēt, vai jums ir kaut kādi komentāri vienam par otru prezentācijām un teikto? Pie Eiropas parlamenta jūs viegli varējāt piekļūt pie deputātiem un Eiropas komisijas, kur jūs lobējat? Nē, teikšu uzreiz nē. Tam bija vairāk iemeslu. Viena daļa deputāti jūtas kā aizejošie deputāti. Viena lielākā daļa bija pārkrauti, un šī absolūti nav viņa prioritāte. Tas ir mans iespējas, un es jūtu, ka mēs te pakustinājām kaut ko, kas īsti negrib kustēties. Es teikšu godīgi, tāds ir mans iespējas šobrīd. Viss šī joma tāda ir. Un tā kā, neiet viegli. Teikšu uzreiz. Bet, tāpēc, ka nav viegli, tas nenozīmē, ka tas darbs nav mazāk svarīgs. Tā kā ļoti labi. Mēs arī noteikti sekosim līdz šiem rezultātiem un skatīsimies, kā mēs arī varam veicināt gan šo lobēšanu, gan arī šo prioritāšu izvirzīšanu dienas kārtībā, jo tad tas vezums nebūs jāvar kaunā, bet pats varbūt arī sāks ripot no kalna. Tas īsumā arī viss. Varbūt, Justīna, došu tev vārdu noslēgumam, varbūt var painformēt par nākošiem mūsu soļiem šajā projektā un online semināros un citiem varbūt jautājumiem, kas svarīgi. Paldies, Andri. Un arī paldies, skatītāji. Man prieks redzēt iesaisti šajos visas Eiropas lielajos jautājumos. Mums šis datums, 8. jūnijas, ir ļoti nozīmīgs, noteiks tuvāko pāris gadu attīstību Eiropas Savienībā. Un mēs, kā diasporas latvieši, mēs esam varbūt visīstākā nozīmē eiropieši. Mēs esam ņēmuši savu Eiropas identitāti, kā latvieši ņēmuši to brīvību vākties uz citu Eiropas valsti. Un burtiski saskaramies ar visiem šiem gan privilēģiem, gan arī izaicinājumiem, kādi mums ir, arī kā ETTV projekts šo rāda. Tādēļ es vēlreiz tikai uzdraušu, aicināšu ar lielāko jaudu ejam jau tagad, reģistrējamies pasta balsošanai, ierakstam kalendāros, rakstam vienalga, kādā veidā jums ir ērtāk, uz sienas vai digitāli, vai varbūt ar bērni krītiņiem kaut kur, bet 8. jūnijas būs ļoti, ļoti nozīmīga diena. Mēs no savas puses šo uztveram vismaz tikpat nopietni. Mums ir gatavībā vēl pāris tiešsaistes semināri, lai turpinātu šo sarunu, gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un nākošais seminārs ir
cerams plānots jau pēc nedēļas, kur mēs centīsimies atskatīties atpakaļ uz to, kādi ir bijuši pagājušie sasaukuma gadi Latvijas deputātiem. Tālāk mums arī gaidīs viens klātienes un tiešraides seminārs par partiju solījumiem. Un visā visumā mēs aicinām tikai atkārtot, pieslēgties, uzklausīt, sarunāties ar mums. Mēs šeit esam, lai kopīgi veidotu spilgtāku nākotni. Tā kā liels paldies par uzmanību. Paliekam saziņā un varbūt redzamies jau pēc nedēļas. Liels paldies!